Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atraisi savu patieso potenciālu. Šodienas rakstu vieta. Un nepaliekat šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršaties, atjaunodamies savā prātā. Tad jūs būsiet spējīgi pārbaudīt un izšķirt, kas ir tas labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts. Romiešiem 12. nodaļa, 2. pants. Šodienas pārdomas. Katrā kristietī ir apslēpts, svētīts, izdevies un uzvarošs cilvēks. Tas ir jaunpiedzimušais cilvēks. Šis cilvēks ir brīvs no atkarībām un sliktiem ieradumiem. Šis cilvēks ir pašpārliecināts un drošs, talantīgs un radošs, disciplinēts un mērķtiecīgs. Bet tikai tāpēc, ka šis cilvēks ir tevī, nenozīmē, ka viņš automātiski atraisīsies un kļūs redzams. Šis cilvēks ir jāatbrīvo. Apustulis Pāvils mums atklāja, kā atraisīt mūsos apslēpto cilvēku. Pārvēršaties, atjaunodamies savā prātā. Oriģinālā valodā lietotais vārds pārvēršaties ir metamorfo. No tā cēlies vārds metamorfoze, kas apzīmē kāpura pārvēršanos par tauriņu. Pāvils saka, ja mēs piepildīsim savu prātu ar to, ko par mums saka Dievs, mēs piedzīvosim varenas izmaiņas. Šeit svarīgi apzināties, ka tas nav Dieva ziņā, bet gan mūsu pašu ziņā. Vienīgais veids, kā atbrīvot savu tauriņu, ir panākt, lai mūsu domāšana atbilst Dieva vārdam. Šodienas lūkšana. Tēvs, māci man katru dienu nošķirt laiku Tev un Tavam vārdam. Paldies par iespēju atjaunot manu prātu ar Tavu patiesību un redzēt pārvērtības, kas notiek manā dzīvē. Jēzus vārdā.